Sapnī man atnāca imants ziedonis, striķa zandalēm kājās. Kāpēc no striķa? Tāpēc, ka pakārties gribējās. Kāpēc pini? Tāpēc, ka bija jābēg. No kā tad tu bēgi? Un tu vēl jautā, no sevis. Un kāpēc tu slēpies pie manis? Es nemaz netaisos slēpties, man jātiek. Pie kā tev ir jātiek? Muļķīgs jautājums. Pie sevis. Pirms 10 gadiem, kad tika svinēta liela jubileja lielajiem mūsu dzejniekiem Imantam Ziedonim un Ojāram Vācietim, tātad tieši pirms 10 gadiem, mūs abus uzaicināja ar Kasparu lasīt vēstules, ko viens dzejnieks bija rakstījis otram, un skaņu partitūru veidoja Jākabs Nīmans. Tas notikums notika Ojāra Vāciešu muzejā. Mums pašiem tas ļoti iepatikās arī publikai, un mēs baidījāmies, ka šo notikumu piemeklēs tāds pats liktenis kā daudzus šādus vērtīgus dzejas vai prózas lasījumus, kas ir tikai tādi viendienīši un pazūd. Un tos ir redzējuši tikai tie, kas nu redzējuši. Mēs mēģinājām atrast vietu, kur varētu skanēt šīs vēstules, un atradām savas mājas šeit, Mūzikas namā Daile. Nu jau 10 gadus, un arī šonedēļ mēs būsim ar šo programmu šeit, Mūzikas namā Daile. Jā, te neliels ieskats. Kā tas parasti notiek? Jā, tātad tagad tradīcija jauno gadu sagaidīt ar Franku Sinatru, bet pirms tam mēs pāris gadus jauno gadu Mūzikas namā Daile sagaidījām ar šo programmu. Imka un Oika sarakstījās, epistolārais žanrs, un arī atklātnītes viens otram viņi sūtīja sagaidot jaungadu. Protams, noformējumā mums bija eglīte. Auķis neārstējas, neatpūšas, gurst nost. Vakar no kreņķiem un dusmām piedzērās. Nakti braucu pie Ojāra čībās. Bet griezos atpakaļ. Sakaunējos? Nē. Bet nekādu nevaru sevi pārvarēt kompleksu, nevaru svešās mājās klauvēt pie durvīm. Sveiks, dārgais cērme! Šogad laikam tavu purniņu ieraudzīt vis neizdosies, būs jāapmierinās ar tām rupjībām, ar ko mijāmies pēdējā valdes sēdē. Šī sakarībā dubultojies, trīskāršojies, četrkāršojies un 100-kājojies jaunajā gadā. Kaut ko tādu pašu, tikai maigākā formā, izsaki arī Ausmai. Un galvenais, turi ādu stingri, lai dvēseli neizkrīt. Ojārs. Upīša portrets stiklā. Oikiņ, tādu tevi arī taisīs vecīt, stiklā, kokā, bleķī un akmenī, ar tādām pašām nežēlīgām acīm un saknieptām lūpām. Rainis ir kontra un Aspazī arī, un tu rakstīsi ievadrakstus karogam, un tu fotografēsies pie Kremļa sesijas laikā kopā ar darba pirmrindniekiem un Viju Artmani. Un ja tu nebūsi tajā brīdī, tad oficios iztaisīs montāžu, kurā arī tu būsi. Tava jaunības diena bilde. Un tas nekas, ka visi redzēs, ka tava galva ir mērogā lielāka nekā pārējie un izgriezta no citas bildes. Sveiks, vecīt, jaunajā un jaunajā. Un nostar augšminēto. Imka! Nākamo bildīt, lūdzu. Lūk, Ojāra Vācieša sūtītā atklātnīte savam draugam Imantam. Stilizēts attēls, kur vilki dejo ap siena kaudzi. 5 vilki danci vēda ap to lielu siena kaudzi, citam aste kā kodeļa, citam ausis kā lemeši. Nosūtu tev šo Rakstnieku savienības dzejas sekcijas sanāksmes fotogrāfiju, uz kuras tu apjaudīsi savu tuvāko biedru un draugu sirsnīgos un apgarotos veidolus. Lai viņu tēli spārno tavu dvēseli jaunajā, kā arī dzan tālākajos gados. Sveicin savu mīļo Fūriju un Amazoni, pats sevi arī, no ļudas arī.
Banzai!